cīnīto titulu divniekos, un viņam šobrīd ir 6 pasaules čempionu titulu četrniekos. Tātad kopā 15-kārtējs pasaules čempions dodas pēc sava 16. titula. Iespaidīgi, viņš arī 4-kārtējs olimpiskais čempions, 2 divniekos un 2 četrniekos. Nedaudz sarūk šis pārsvars, bet pārsvars vairs īpaši nevar tik ļoti sust, ja viņš veic labu kvalitatīvu braucienu pret Lohneru, ko arī Friedrichs ļoti labi zina, kāds viņam ir šobrīd atstatums, un šī priekšroka pār Lohneru ekipāžu, un vācieši paši ļoti priecīgi par to, ka ir izdevies izcīnīt kārtējo panākumu pasaules čempionātā. Un varam apsveikt Frančesko Friedrichu, šobrīd mūsu acu priekšā ir 16-kārtējs pasaules čempions. Iespaidīgi, tiešām iespaidīgi. Skatījos vienu interviju ar Oskaru Melbārdu, kurš arī teica, ka Friedricham esot vaicājis, vai viņam vēl ir interesanti vispār piedalīties sacensībās, kur vairs tas karš katrās sacensībās ņemt un uzvarēt un atstāt pārējos galas tiesu aiz savu rezultātu, bet uz to Friedrichs ir tikai pasmējies un joprojām ir noskaņojies tikai un vienīgi vienai lietai, proti cīnīties par uzvaru katrās sacensībās. Pagājušā sezona Lohneram izskatījās tāda veiksmīgāk, kur biežāk apgāja Friedrichu, un šajā sezonā Friedrichs ir izvirsījies vadībā gan pasaules kausa kopvērtējumā. Viņš bija pirmais gan divniekos, gan četrniekos, un tagad redzam arī šeit pasaules čempionātu. Viņš noslēdz ar izcīnītu uzvaru 28 simtdaļas pār Johannesu Lohneru, un 3. vietā Breds Hols. Priecājas arī amerikāņu Frenks Del Duca ar izcīnītu 4. vietu, 5. ir Adams Amūrs un 6. ir Mihi Fogts. Arī Kristoferam Hornam no ASV labs rezultāts, labs panākums 7. vieta, un priecājas arī Taylors Austins Kanāns par 8. vietu. Jākabs Kalenda beigās ierindojas 15. vietā, dalīta